Un noslēgumā vēl viens runātājs, kuru pieminot, daudz cilvēku teica, ka arī gaidīts viesis. Un atšķirībā no daudzām situācijām, kad viņu pārstāvētās iestādes pieminēšana ir aizsījus vieglas, patīkamas trīsas. Dāmas un kungi, mans draugs Edgars Korčāgins. Labdien! Divas prieka ziņas jau uzreiz atnākot līdz tribīnai. Pirmkārt, kā pašvaldības pārstāvs man sauc par savu draugu. Man kā cilvēkam, kas tiešā veidā revidē pašvaldības, tas, man liekas, ir tā kā labs kompliments. Otra prieka ziņa ir tas, ka es šodien tiešām šeit, uzklausot prezentācijas, attālināt no rīta un jau pēcpusdienā šeit klātienē, tiešām jūtos ģimenes lokā. Šodien daudzi pieminēja dažādas radniecības pakāpes, valsts kontrole ir turpat tai pašā ģimenē, tā kā droši to radniecības pakāpi nosakiet paši, bet man tās sajūtas noteikti ir kā ģimenes lokā. Un vēl ir viena trešā labā ziņa vai tāda patīkamā sajūta man šobrīd ir tas, ka es esmu noslēdzošais runātājs. Jo ļoti daudzas lietas, kas šodien izskanēja, faktiski saskanēs ar to, ko es šodien stāstīšu, par ko es šodien reflektēšu, un līdz ar to man būs no vienas puses daudz vieglāk, no otras puses tas man dod daudz lielāku pārliecību par to, ka mans skats, mūsu iestādes skats uz lietām saskana ar daudzu citu mūsu ģimenes locekļu skatījumu. Pirmais, es runāšu par vairākiem izaicinājumiem, kas ir valsts pārvaldē, un līdz ar to automātiski arī auditoriem, iekšējiem un ārējiem. Un pirmais izaicinājums, par kuru es gribu runāt, ir tas, ka politikas jebkādas Eiropas mēroga, nacionāla mēroga, pašvaldība mēroga diezgan pārliecinoši iet ārpus mūsu ierastajām kastēm. Ja kādreiz strādājot, teiksim, es nezinu, labklājības ministrijā vai strādājot ekonomikas ministrijā, mums bija šauras nozares politikas, par kurām mums bija jāatbild, kuras mēs arī savā nozarē, savām iestādēm arī sekmīgi īstenojām. Līdz ar to kādam no malas bija ļoti, teiksim tā, diezgan vienkārši pārbaudīt, vai tās sasniedz mērķi, vai tās ir labas vai sliktas. Šobrīd tās politikas kļūst mērogu ziņā, gan attiecībā par to, cik lielā mērogā šīs politikas tiek reglamentētas, vai tās tiek reglamentētas pašvaldības, nacionālajā vai Eiropas, vai, ja mēs runājam, teiksim, par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, visas pasaules mēroga, tātad robežu ziņā. Un otrkārt, kas ir komplicēts politikās, kļuvis ir tas, ka to izmantojamo instrumentu loks ir kļuvis daudz bagātāks pēdējo laikā. Un es domāju, ka tā ir tendence, ar kuru mēs sastapsimies arvien vairāk. Ja kādreiz bija tā diezgan klasiski, ka mēs zinām tādas, nosacīt, tur var debatēt, cik 3 vai 4 politikas ieviešanas instrumentu grupas, bet pamatā tie ir kaut kādi regulējošie instrumenti, tātad likumi, tur noteikumi un tā tālāk un tā joprojām. Tad paskatieties uz tiem, mēs jau šodien vairāk iepriekšējā runātāji pieminēja. Nacionālajie likumi, Eiropas likumi un tā tālāk un tā joprojām. Proti, tas robežu spektrs ir krietni plašs. Otrs, ja mēs runājam arī par tiem otru veidu, kas ir tradicionālais politika ieviešanas instruments, tie dažādi iniciatīvu veicinošie instrumenti, subsīdijas, atbalsti, iniciatīvas, licencēšanas un tā tālāk un tā joprojām. Paskatieties, cik to ir daudz šobrīd. Cik daudz ir dažādi finansējuma avoti politiku ieviešanai. Tas ir Eiropas Savienības kapitāls, tas ir nacionālais kapitāls, pašvaldību kapitāls, privātais kapitāls, NVO. Paskatieties, cik daudz ir sadarbības partneri, kas ir iesaistīti politiku īstenošanā. Tur nav viena iestāde, tur ir ļoti daudz iesaistīto cilvēku. Un kas ir vēl būtiski, ja mēs runājam par trešo bloku politiku ieviešanā, kas ir tādi kultūru mainošie, paradumus mainošie, ko mēs saprotam parasti kā informatīvās kampaņas, teiksim, vēsturiski. Ja? Mums ir, es nezinu, ir problēma, jāievieš politika, uztaisim informatīvu kampaņu un lieta darīta. Tas jau vairs tādā veidā nestrādā. Ir ļoti daudz, kas jāpieliek, lai arī mainītu kaut kādas kultūras, mainītu paradigmas, mainītu domāšanas cilvēkiem un līdz ar to sekmīgi ieviest. Līdz ar to tas pirmā lielā izaicinājuma, var teikt tāds bloks vai lieta, kuras šodien gribu pieminēt, ir plašais mērogs un iešana ārpus robežām. Ko tas nozīmē valsts pārvaldē? Tas nozīmē arī savas izpratnes palielināšanu,
vecā labā valsts pārvaldes atruna, ka šī nav mana nodaļa, līdz ar to es par to varu neinteresēties, vairs nestrādā. Mums ir jāredz pāri robežām, mums jāredz, ko dara kaimiņš, mums jāredz, ko dara vispārējie, mums tas ir jāsaprot. Tieši tāds pats izaicinājums ir arī iekšējiem auditoram vai ārējiem auditoram. Un tas ir tas, ko mēs redzam, teiksim, arī valsts kontrolē uz mūsu pašu piemēra, lai kurai jomai mēs pieķertos, lai kuru jomu mēs revidētu, mēs gluži nevilšus jau ejam ārpus tām tradicionālajām jomām. Mums ļoti maz ir šobrīd, teiksim, pašvaldību kontekstā runājot, mums ļoti maz ir revīzija, kur mēs kāda jautājuma kontekstā skatītos tikai uz pašvaldībām. Vai tas būtu publisko ūdeņu apsaimniekošana, vai tā būtu atkrituma apsaimniekošana, vai jebkura cita joma, kurai mēs pieķeramies, faktiski tas velk līdz daudzām citām iesaistītajām institūcijām. Un, ja mēs gribam izprast to jautājumu pēc būtības, ja mēs gribam to, ko teica iepriekšējais runātājs, runāt par mērķu sasniegšanu, runāt par ietekmes novērtēšanu, mums ir jāiet ārpus šīm te un jāsaprot daudz plašāks tvērums. Tas paģēra uzreiz automātiski arī starp nozaru un starptautisku pat sadarbību, lai kaut kādus šos te mērķus gan no politikas veidotāju puses izvirzītu un sekmīgus instrumentus izvēlētos, gan arī no auditoru puses, lai šos mērķus novērtētu. Man ir ļoti skaists piemērs, gan pozitīvs, gan negatīvs vienlaikus, no kuras perspektīvas paskatās par šo te jautājumu runājot. Rail Baltica. Lai to sekmīgi ieviestu, ir skaidrs, ka jāsadarbojas vairākām valstīm, ir jāsadarbojas daudzām institūcijām šajās te valstīs, jo ir skaidrs, ka ja mēs izbūvēsim pa Latvijas sliedes, bet kaimiņi to neizdarīs, ar to vilcienu jau nekas nenotiks, vai ne? Kā tur iet? Viegli neiet. Tas, ko tas, teiksim, no mūsu skata punkta, no valsts kontrolas skata punkta nozīmē, ja mēs gribam šo projektu, un tas ir būtisks un liels gan Latvijai, gan reģionam projekts, ja mēs to gribam vērtēt, mēs nevaram vieni paši izvērtēt. Tāpēc mēs jau šobrīd esam vienošanās slēgšanas stadijā ar mūsu Baltijas kaimiņiem, lai otro reizi jau paskatītos šī projekta dzīves ciklā uz to, kā sekmējas ar šī projekta ieviešanu. Tātad arī mēs sākam daudz vairāk starptautiski sadarboties kaut kādu lielu reģionālu mēroga iniciatīvu īstenošanā, kuras, protams, ir ļoti svarīgs arī mūsu nacionālajā kontekstā. Otra lieta, kuru es pieminēšu un kuru jau šodien ļoti daudz pieminēju un ļoti daudzos dažādos griezumos, ir jautājums par IT attīstību un darba automatizāciju. Neatkārtošos to, ko runāja iepriekšējie runātāji, bet es akcentēšu vienu būtisku aspektu, ko mēs visi no tā gūstam un gūsim pilnīgi noteikti, es domāju, arī nākotnē. Atrisinot visus šos te drošības jautājumus, datu aizsardzības un tā tālāk, es pieļauju, ka tas risinājumi tiks atrast. Ko tas mums dos? Tas mums dos darba atvieglojumu. Tas mums dos iespēju strādāt vairāk, ātrāk izdarīt to, ko mēs šobrīd darām lēnāk, un kopumā tas mums ļaus gan valsts pārvaldei, gan mums kā auditoriem izdarīt vairāk un līdz ar to atbrīvot resursus kaut kam citam jēgpilnākam. Un tā, kad es runāju par kaut ko citu jēgpilnāku, jau šodien arī izskanēja no ļoti daudzām pusēm. Gan rīta pusē, kad runātāji pieminēja no uzņēmumu vadības perspektīvas, ka uzņēmumu vadītājs sagaida savu auditoru kā vēl vienu savu, blakus stāvošu palīgu, kas palīdzēs ne tikai skatīties, vai procesi un kontrols un viss tas ir uzņēmuma ieviest, bet vai mēs ar savu stratēģiju virzamies pareizi, vai mēs virzamies pareizi uz mūsu strateģisko mērķu sasniegšanu. Līdz ar to jēgpilnums caur liederības vērtējumu, caur vērtējumu par to, kādā veidā tiek sasniegt mērķi, vai tas tiek izdarīts ekonomiski, un vai no tā tiek iegūts tāds labums, iegūts tāds rezultāts, kāds sākotnēji ir iecerēts. Es domāju, ka ir pilnīgi noteikti izaicinājums un prasība no ļoti daudziem iesaistītiem cilvēkiem. No uzņēmumu vadības, no iestāžu vadības, no politiķiem, ja mēs runājam par publisko sektoru, no iedzīvotājiem pilnīgi noteikti. Arī valsts kontrolē tas ir viena no lietām, pie kurām mēs mērķtiecīgi strādājam jau vairākus gadus. Un, ja es, teiksim, šodien salīdzinu, jau ar teju 8 gadu pieredzi valsts kontrolē strādājot, cik daudz resursu un cik daudz uzmanības mēs veltījām liederības vērtēšanai pirms 8 gadiem, kad es atnācu strādāt uz valsts kontroli, un kā mēs strādājam šobrīd, tas ir teju kā diena pret nakti. Ja. Lūk. Šis ir pa divām tādām tendencēm, tātad viens ir sarežģītākas politikas, sarežģītāki instrumenti, otrs ir IT
attīstība, kas mums atbrīvo resursus darīt kaut ko vairāk. Tad kā auditoram, iekšējam vai ārējam, visus šos dažādos pieprasījumus, visus šīs tendences, izaicinājumus, kā ar tiem tikt galā un kā tad strādāt un paveikt vairāk un strādāt labāk. Minēšu vairākas lietas. Pirmā lieta, jau kuru es arī aizskāru iepriekš runājot par šīm sarežģītākajām politikām, ir, protams, iet ārpus rāmjiem, nebaidīties iet ārpus rāmjiem, gan zināšanu ziņā, gan sadarbības ziņā. Ir skaidrs, ka nevarētu būt tāda situācija, kad auditori, kuri dažādās institūcijās vēta viena noteikta politikas virziena ieviešanu vai skatās uz vienas noteiktas iniciatīvas valstiska mēroga ieviešanu, savā starpā nesadarbotos. Līdz ar to ir skaidrs, ka ir jāiet ārpus. Otra lieta ir tas, ka jāizmanto tā iespēja, ka to resursu mums no tādām tradicionālajām auditoru darbībām ir iespēja pārlikt uz daudz lielākas pievienotās vērtības darbībām. Gan tāpēc, ka, kā es teicu, ir tehnoloģiska attīstība, gan tāpēc, ka arī tas pieprasījums mūs tajā virzienā arī virza. Nedaudz vairāk pakavēšos šodien pie vēl vienas iespējas, kā auditoriem strādāt vairāk un kā padarīt darbu labāk, ir sadarbība. Un sadarbība tāda diezgan praktiska, un šeit es runāju tieši pamatā par publisko sektoru, sadarbību starp ārējo auditu un iekšējo auditu, starp valsts kontroli un pašvaldību, valsts institūciju, kapitāla sabiedrību, ministriju, iekšējiem auditoriem. Un šī sadarbība var izpausties daudzos veidos, un tie tradicionālākie ir vienkārši, kā saka, auditoru darba izmantošana, informācijas apmaiņa, bet es vairāk šeit pieskaršos jau pie tādas roku rokā strādāšanas, kas ir manā skatījumā vēl lieta ar ļoti lielu neizmantotu potenciālu. Pirms kāda laika valsts kontrole, darbojoties Eiropas valstu kontroļu apvienības Eirustai valdē un atbildot tur par jautājumiem, kas ir saistīti par sadarbību ar ārējiem sadarbības partneriem, mēs kopīgi veicām aptauju ar Eiropas iekšējo auditoru institūtu konfederāciju, lai noskaidrotu par sadarbību iekšējo auditoru un ārējo auditoru, kā viņi šo lietu skatās, vai tāda vispār notiek un kā viņi to visu vērtē. Un te mēs redzējām, ka jā, šī sadarbība notiek, ne tikai Latvijā, bet daudz kur citur, un tā ir augšupejoša tendence. Līdz ar to potenciāli no šādas iekšējo un ārējo auditoru sadarbības redz gan ārējo auditoru no savas puses, gan iekšējo auditoru no savas puses. Un šeit jūs redzat virkni jautājumu, kuri iezīmējās šajā aptaujā kā tādi, kas ir šīs sadarbības pamatā vai kas ir sadarbības ietvars, kas ļauj gan daudz labāk skatīties un identificēt riskus, kas ļauj, gluži vienkārši sakot, izdarīt daudz lielāku darbu un kas ļauj kopumā daudz sekmīgāk sniegt atbildes uz tiem jautājumiem, uz kuriem sagaida audita darba rezultātus mūsu darba, ja tā var teikt, pasūtītāji. Un tagad runājot par valsts kontrolas pieredzi, mēs kādreiz ar iekšējiem auditoriem sadarbojāmies pamatā tikai finanšu revīzijās, bet šobrīd jau, kā es teicu, mērķtiecīgi uz šo jautājumu strādājot un mērķtiecīgi virzot, mēs jau strādājam arī liederības jautājumu kopīgā vērtēšanā. Un ko tas dod? Tas dod gan mums, gan iekšējiem auditoriem plašāku mērogu, plašāku skatījumu uz kaut kādām noteiktām lietām, ko viens pats noteikti nevarētu izdarīt. Tas dod vairāk zināšanu un informācijas, jo ir skaidrs, ka, lai cik mēs digitāli attīstīti būtu, lai cik pieejama būtu informācija, ja vairākas rokas vai vairākas galvas to meklē, tad informāciju mēs varam iegūt vairāk. Un tas noteikti ļauj daudz mērķtiecīgāk plānot mūsu darbu. Gan nepārklāties, gan kopīgi identificēt mums kopīgi interesantās lietas. Nedaudz par skaitļiem pievienošos un pastāstīšu, ka pēdējos 5 gadu laikā mums ir bijusi tāda roku rokā sadarbība, tiešām kopā strādājot revīzijās, to kopskaits ir bijis 7. Vienā revīzijā pat mēs esam sadarbojušies kopumā ar 24 iekšējiem auditoriem, ministriju, pašvaldību un padotības iestāžu auditoriem. Pašvaldību kontekstā mums ir bijusi revīzija, liederības revīzija, kur mēs sadarbojamies ar 15 pašvaldību iekšējiem auditoriem, un tāpēc es ar lielu cerību skatos uz nākamā gada 1. janvāru, kad visās Latvijas pašvaldībās ir jābūt iekšējiem auditoriem.
un mēs ļoti noteikti gaidām šo sadarbību un šīs sadarbības attīstību. Ir bijuši atbilstības jautājumi, bet, kā es teicu, ir bijusi arī liederības revīzija un ir vērtēta liederības jautājumi par šiem tieši 3E jautājumiem, ko pieminēja iepriekšējais runātājs. Un noslēgumā, atskatoties uz visu to, ko mums nosaka globālās, lokālās un cita veida tendences un visas tās iespējas, ko tās arī piedāvā, ir skaidrs, ka pastāvīga un arvien tālāka iziešana gan tematiski, gan geogrāfiski no mūsu politiku rāmjiem un mūsu apskatāmo jautājumu rāmjiem, mūsu pārstāvēto institūciju darba laukiem, ir jaunā normālība, ar kuru mums ir jārēķinās. Palikt savas institūcijas robežās un vērtējot tikai manas institūcijas darbu, mēs nekad nesniegsim atbildes uz tiem lielajiem jautājumiem, kas patiesībā daudzus interesē. Līdz ar to iešana ārpusē, gan geogrāfiski, gan tematiski, ir jaunā normālība, ar kuru es pats rēķinos un aicinu arī ikvienu no jums rēķināties. Otra lieta, ka ir pilnīgi noteikti jāizmanto IT attīstības un darba automatizācijas dotās iespējas. Nedarīt to, ko var izdarīt mašīnas, nedarīt to, ko var izdarīt programmas, izdarīt lielu darbu apjomu ar mazāku resursu patēriņu, izmantojam šīs iespējas. Un, piemēram, atļaušos tikai pieminēt vienu piemēru no valsts kontrolas dzīves. Mēs šobrīd esam ceļā uz to, lai diezgan kardināli revolucionāri izmainītu mūsu pieeju tādai mūsu vēsturiski tradicionālajai maizītei finanšu revīzijām, kur mēs veicām 27 finanšu revīzijas katru gadu, kas ir liels mūsu darba apjoms, liels resursu patēriņš. Mēs esam ceļā uz to, lai pēc pāris gadiem mēs veiktu tikai vienu visaptvarošu revīziju par visu valsti un tādējādi atbrīvotu resursus gan valsts pārvaldē, jāsaka, gan arī paši sev. Tas prasa zināmu sagatavošanās posmu, bet tas mums ļaus daudz vairāk un efektīvāk izmantot savus resursus tur, kur ir daudz lielāka pievienotā vērtība. Un visbeidzot, es tiešām pieminēju jau nākamā gada 1. janvāra pašvaldību kontekstā, bet tā ir tikai viena no robežām zīmīgām vai viens no zīmīgiem datumiem. Mēs tiešām skatāmies ar ļoti lielām cerībām uz iekšējā un ārējā audita sadarbības turpināšanu un kvalitatīvu attīstīšanu. Un, kā es teicu, ja mēs kādreiz skatījāmies kaut kāds jautājums neatbilst līmenī, tad man liekas, ka mēs noteikti varam izdarīt daudz lielāku darbu skatoties arī rīcības ekonomiskumu, rīcības efektivitāti vai rīcības produktivitāti. Un tas, man liekas, ir ļoti laba atbilde un labs piedāvājums arī jūsu vadītāju gaidām attiecībā no iekšējā audita. Un katrā gadījumā no valsts kontrolas puses varu teikt, ka mēs esam gatavi, mēs uz to pilnīgi noteikti arī strādāsim. Paldies! Paldies, Edgar. Faktiski mana noslēguma runa jau tika izpildīta, jo daļu no tā tiešām es būtu gribējis pateikt arī es. Bet ir nopietni, bet divi jautājumi. Jums ir liederības audita metodika, bet jūs neskāpēc tā kā nevēlaties ar to dalīties. Tā raksta jautātājs. Būtu labi apmācības pat kopējās. Jā, mēs neslēpjam. Būs. Jā. Paldies. Vai tajā nākotnes vienā revīzijā būs ietverts arī pašvaldības? Pašvaldības noteikti būs ietverts daudzās revīzijās. To es, diemžēl, varu apsolīt pašvaldībām. Bet vai tajā vienā? Tajā vienā, kura... Pēc tiem gadiem, tad, kad jūs veiksit vienu, nevis 20? Jā, pilnīgi noteikti. Tur mums tie lielākie sadarbības partneri ir vēl vieni ģimenes locekļi, zvērinātie revidenti. Paldies. Visiem brālēniem un masīcām jāsēž pie viena galda. Paldies, dāmas un kungi, Edgars Kočāgins. Paldies jums.